Nu, mīļā vasaras svētku draudzi, cienījamie kanāla skatītāji, nolēma ierakstīt video par savu pagātni. 8. aprīlī būs gads, 18:20 būs gads, ka es pametu darbu ieslodzījuma vietā. Pēc gada es gribētu padalīties nedaudz par iespaidiem, kas man radās par šiem cilvēkiem, kas strādā un kas izcieš sodu ieslodzījuma vietās. Latvijai vairākas ieslodzījuma vietas, pārsvarā visas nemodernas, atskaitot Valmieras cietumu, kur ir uzcelts jaunais korpus un kaut kas renovēts. Bet, nu, cik saprotu, ka situācija drīzumā mainīsies un tuvāko gadu laikā tiks uzcelta jauna ieslodzījuma vieta Liepājā, kas būs moderns cietums ar normālu infrastruktūru un daļa veco cietumu, kā teiksim Jelgavas cietums, kas ir vēl no cara laikiem, kā cietums tiks slēgt. Tātad pie moderniem cietumiem es vēl aizmirsu pieminēt Olainas cietumu, kur ir atkarīgo centrs. Nu tā, bet pārsvarā šobrīd tā situācija ir tāda, nu, kādai vajadzētu būt cietumā. Cik ilgi es atrados, strādāju ieslodzījuma vietā? Pirmā darba diena man bija 2015. gadā 5. oktobrī, kad 8. es iegāju cietumā, un tātad 22. gada 8. oktobrī es atstāju cietumu ar tādu vēlmi vairs nekad tur neatgriezties nekā darbinieks, nekā vēl jau vairāk ieslodzītais. Mazliet liriska atkāpe. Sabiedrība dalās divās daļās, faktiski trijās daļās. Viena daļa sēž, otra daļa viņus apsargā, un trešā daļa maksā nodokļus, lai tie vieni varētu sēdēt, un tie otrie viņus apsargāt. Nu jā. Kas man pamudināja uz šito visu, kas man pamudināja uz šī video ierakstīšanu? Nu, tas, ka ir gadsriņķi, faktiski. Un otrs, es noskatījos tādu filmiņu pa Latvijas televīziju uz neredzēšanos Brasa, kur rādīja, kā noritēja Brasas cietuma pēdējās dienas. Tas bija visai sen, liekas, kurā gadā tur filmā to var apskatīties, 19. vai kā. Nu jā, un tas tā radīja mani pārdomas un emocionāls pārdzīvojums. Ko pateikt par filmiņu? Filmiņā mēs redzējām tos personāžus, kas tur darbojās, un faktiski lielākā daļa no viņiem atbrauc uz Jelgavas cietumu, un man bija tas gods ar viņiem kopā vadīt laiku. Tā. Ar lietas būtību kā tādu. Vai cietumā sēdēt ir briesmīgi vai nemaz tik traki nav? To es mēģināšu jums pastāstīt. Bet, nu,
protams, tas būs darbinieka viedoklis, darbinieka, kurš tātad stāv pa savu darba vietu un savu iestādi. Un es ar šausmām skatos šobrīd notiekošo Latvijā, kā dažu valsts iestāžu operatīvie darbinieki spēj kaut ko izbijuši operatīvie darbinieki, tā jāsaka, atbrīvoti operatīvie darbinieki, spēj kaut ko stāstīt nepatīkamu par savām darba vietām, kaut kādā mērā atklāt kaut ko, kas viņuprāt ir bijis nepareizi, bet ko viņi ir darījuši. Tātad, ko es uzskatu? Es uzskatu, ka cietuma sistēma darbojas, es uzskatu, ka viņa ir laba un pareiza, un es esmu ar visām 4 par to, kā notiek soda izciešana. Sāksim varbūt ar tā pamazām, kas ieslodzītā dzīvē ir tie briesmīgākie brīži. Pirmais, protams, ir nokļūšana ieslodzījuma vietā. Manuprāt, pirmo reizi ir tas trakākais, kad visa dzīve tiek sagriezta ar kājām gaisā. Jūs tiekat izņemts no vides, kurā jūs mierīgi tur dzīvojāt, veģetējāt, darbojāties, tiekat ielikts noteiktā režīmā kopā ar sev līdzīgiem cilvēkiem, un jūsu dzīve pilnībā mainās. Jūs ierastās gaitas tiek pārtrauktas, jūs sākat jaunu dzīvi. Tas ir tas trakākais un nepatīkamākais. Bet tad tu cilvēks samierinās, sāk dzīvot, atrod savu vietu, atrod savu status. Un otra tāda lieta, kas viņa dzīvē radīt pagriezienus, droši vien ir tas, ka viņi notiesā. Un, protams, neviens nav mierā ar to, kas viņam tiek piespriests, ja tā ir reāla brīvības atņemšana. Un es neesmu saticis nevienu ieslodzīto, kurš būtu teicis, ka viņš ir notiesāts pamatoti, sots ir samērīgs un savu vainu viņš tā kā apzinās un nožēlo izdarīto. Tā nav. Pilni cietumi ieslodzīto prāti ir ar nepatiesi notiesātiem cilvēkiem, kuri dažādu kā sakritību dēļ nokļūst cietumā, faktiski jāizolē no sabiedrības. Tas otrs tāds posms, kad cilvēka dzīvē tādas izmaiņas, kad viņam jāsaprot, viņš saprot, ka viņš sēdēs 5, 10, 15, 20 gadus, vai viņam būs mūža ieslodzījums, kā kurā gadījumā. Un trešais, lai cik paradoksāli nebūtu, ir posms pirms atbrīvošanas, kad cilvēks ir pilnībā pieredzis pie šīs sistēmas, samierinājies, atradis vietu, dzīvojis, regulāri ēdis, regulāri mazgājies, ja vēlējies strādājis, pasargāts no alkohola, no narkotikām, ne pilnībā, bet tomēr ārstēts, glābts dažkārt un citādi lutināts, un viņš saprot, ka pēc gada tas viss beigsies, būs jāiet atkal nezināmā pasaulē un jāsāk, faktiski jāmācās dzīvot no jauna. Un jūs paši saprotiet, cik šādam cilvēkam būtu iespēju atrast darbu. Ar smaidu atceros vienu gadījumu, kad notiesātais man stāstīja, ka viņš izies ārā, iegūst tiesības, iegūst C kategoriju, iegūst E kategoriju un brauks uz ārzemēm ar fūrēm. Un tad es viņam teicu, bet mīļais, ko tad tam darba devējam teiksi par šiem daudziem ieslodzījumā pavadītajiem gadiem?
kurš tev dos mašīnu miljonu vērtībā un kravu, kas arī varētu būt miljonu vērtībā, tev faktiski sabiedrības padibenēji. Protams, cilvēks apvainojās, ilgi turēja ļaunu prātu uz mani, bet, viņš ir atkal tur, kur viņam jābūt. Jā, tā tad sēdēšana droši vien nevienu nav. Nevar teikt, ka nevienu, bet lielā mērā, faktiski neizlabot cilvēku, ja viņš ir iekļūst cietumā vienreiz, tad ar lielu varbūtību viņš tur atgriezīsies. Pie kām esmu dzirdējis sarunu, kad cilvēkam, kurš nu pat atbrīvosies, ir radusies tāda atklāsme sevī, un viņš to pauž skaļi, kad es vairs ne no kā nebaidos, es pat no cietuma nebaidos. Tad faktiski 2., 3., un 4., un 5. un 17. reize jau ir vieglākas un pieņemamākas. Tā, vispār kāds man radās iespējas pirmo reizi ieejot cietumā, strādāt, ieejot cietumā, jo cietumā es biju bijis kā kontrolējošas institūcijas pārstāvis, bet pirmajā darba dienā, ko es ievēroju, pirmais visi ļoti zulīdi, laipni, visi sveicinās un pret ārstu, pret cietuma ārstu, pret Ļepilu, kad dažkārt sauc, izturās ar cieņu. Otrs, kas man iekrita acīs, ka visi riņķī mētājās ar upmaize. Pie kam, kad es sāku strādāt, tad nodrošinājums tad 15. gadā bija tik labs, ka tika iepirkta tāda maize, kādu faktiski es nekad nepirku veikalā. Man viņa tā kā bija pa dārgu un pa glaunu. Tā maize mētājās visās malās, visi konteineri bija pilni, jo rupmaizes norma netika apēsta. Otrs, kas mani sākot strādāt pārsteidza, tas, kā ieslodzītie tiek baroti. Pirmais tur ir, sāksim varbūt ar to, ka tur ir ar plusiem. Kad es sāku strādāt, ieslodzījumu vietā bija ļoti labs pavārs, un viņš gatavoja vienkārši lieliski. Gaļa kā tāda, kas ir racionā? Vispār tur ir daudzas un dažādas diētas, jā, ir tā parastā uztura norma, kur saņem normāls ieslodzītais, tad ir šī te ārsta nozīmētā uztura norma, kas ir nedaudz labāka un savādāka, tur, teiksim, uzturā parādās tādas lietas kā ābolītis klāt. Un tad vēl ir dažādas veģetārās, vegānās un citādas normas, kuras ieslodzītie ir atkarojuši dažādās tiesvedībās ar valsti. Vienmēr sakot, tā teorētiski tā izvēle ir visai liela, bet kas man iekrita acīs un ar ko es noteikti nevarētu samierināties, ir tas, ka uzturā ir maz gaļas. Gaļas produkti tiek aizstāti ar nevis dod tīru gaļu, vistas gaļa arī tur dod, zivi dod, bet nav jums tāda ceptas gaļas gabaliņš. Manuprāt, nav. Pārsvarā tiek gatavots tur, teiksim, sirdis un tādi produkti, bet arī labi sagatavoti, viņi pietiekami garšīgi, un tad, kad es sāku strādāt, mani patiešām pārsteidza tā labā uztura kvalitāte, kāda tur bija. Strādājot un dzīvojot tālāk, es sapratu, ka tas lielā mērā ir atkarīgs no pavāru komandas, un ja cietumā ir labs pavārs, tad ir garšīgs uzturs, jo
visi šie pārtikas, tie produkti tiek iepirkti ļoti labi, it kā kvalitatīvi, pat ar zaļo karotīti, bet, rupi sakot, visu var sadirst, un pēdējā dienā, 22. gadā 8. aprīlī, es palūdzu, lai man atnes ieslodzītais uzturu, tās vakariņas, ko viņi ēda, nebija baudām, lai gan es neesmu izlepis, man negaršoja, un es to nevaru salīdzināt ar to laiku, kad es sāku strādāt, kad ļoti labprāt ēdu, un viss patika, un garšoja tīpaši tās zupas, kur karota, tā teikt, stāvēja. Labi, bet kas cietumā ir interesants, ka tur jums noteikti nebūs ceptas olas, tāds vienkārši negatavo, ola tiek vārīta, un tas ir viss. Jūs nevarēsiet veikalā nopirkt jēlas olas un uzcept. Laikam trūks baltmaizes, un jums nebūs nekādi alkohola aizvietotāji, tā teikt, kaut vai, un alkohols jau vairāk legāli. Jums nebūs, teiksim, bezalkoholiskais alus. Tā kaut kā. Bet, principā, jūs baros 3 reizes dienā, noteiktā laikā, un ja pavārs būs normāls, tas uzturs būs ēdams, jūs kaut ko piepirksiet savu veikaliņā, ja jums būs nauda, jūs strādāsiet, vai jums kāds sūtīs, un dzīvosiet cepuri kūdams. Otrs, kas man iekrita acīs, tad teikt, ka cietumā visiem nav jāstrādā. Ja jums ir līdzekļi, ja jūs nevēlat kaut kādu priekšlaicīgu atbrīvošanos panākt, tad jums jāstrādā nav. Darbs un mācības ir kaut kas līdzīgs. Jūs varat iet mācīties, nosist tur laiku, iespējams apgūt dažādas profesijas, tur metinātājs, elektriķis, kaut ko no celtniecības, bija pat doma apmācīt autovadītāja, tiesības iegūt tur, vismaz noteikumus mācīt, bet vai tas notikās vai nē, es nezinu. Bet, principā, ja jūs nevēlēsieties, jūs varēsiet neko nedarīt, tikai, attiecīgi jūs nevarēsiet pretendēt uz priekšlaicīgu atbrīvošanu. Mazliet par filmiņu, ko es pieminēju, kur saiti mēs ieliksim aprakstā. Tur tai filmiņā tika parādīta viena kasta, un tā darījums kastās ir padomju laika palieka, kas šobrīd manā skatījumā ir tā mazliet, izskaistināta lieta. Protams, tie likumi, kā viņi sauc paņāķīs, tā īsti tīrā veidā nedarbojas, kā viņam būtu jādarbojas. Bet Latvijā atšķirībā it kā no Igaunijas ir darījums kastās, tā tad ir blatnie, tā pa lielam ir blatnie, tie ir tie, kas nosaka visu toni ieslodzījuma vietā, no ieslodzīto puses. Tie nestrādā, varbūt kaut kur mācās, tie ir daudz maz sakarīgi cilvēki, kuriem ir galva uz pleciem, vismaz kaut kāda, un pārsvarā tie varētu būt notiesāti ar tādiem labiem pantiem, slepkavība, zādzības, un, diemžēl, šeit klāt ir arī 253. pants, narkotika apritē iesaistītie, kas, manuprāt, nav pareizi. Bet, šie blatnie tātad nosaka visu to cietumu dzīvi, viņiem atrasties ieslodzījumā ir vieglāk, viņi ir nodrošināti, viņi uztur to saucamo obšķaku, kas, manuprāt, nekāds tur bagātais veidojums nav.
Un viņi kaut ko kruķī, kaut ko dara, gan tur cietumā, gan ārpusē, un viņus kāds uztur, un principā viņi normāli vada savas dienas, kam dzīvo visai normāli, varbūt pa vienam, pa diviem, tur istabiņā vienībās tā tīri atklāti uz konfliktu ar administrāciju. Viņi neiziet nekādas nelikumības pa lielam, viņi nedara, nu labi, varbūt kādreiz piedzerās vai sanarkojās, bet, teiksim tā, neko viņi neceļ augšā, viņi vienkārši dzīvo tā puslīdz normāli, administrācija saprot, kas viņi ir, viņi nosaka to kolonijas dzīves ritmu un darbojas ar tām attiecīgi tām zemākām kastām, kuras tad visu izdara viņa vietā. Un šie blatnie diezgan sekmīgi pretendē arī uz nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu, jo viņi formāli ievēro tās prasības, iet kaut ko mācās strādāt, gan viņi nekur neiet. Pārkāpumu viņiem nav, jo tas pārkāpums viņa vietā izdara cits, vienīgi, ja piedzerās un kāds pamana. Bet, jā, tad tā elite, ja? Kura faktiski šobrīd, manā skatījumā diezgan degradēta, jo tur ir narkomāni, iekšā 253. pants, un tos mēs nekādīgi neuzskatītu par normāliem cilvēkiem. Pie kam visā šajā elitē ir iekšā ienākuši tie saucamie pervahodi, pirmreizēji esoši ieslodzījumi vietās, kas nav pareizi, un pat dažkārt tas atbildīgais par cietumu un ieslodzīto vides ir pirmreizējais ieslodzītais ar vēl 253. pantu un bez dzīves pieredzes, un tad sanāk dažādi brīnumi, bet tā tas ir, un tur nekā nevar darīt. Otra lielākā daļa ir mužiki, tie ir tādi normāli cilvēki, kas ir nokļuvuši cietumā, varbūt arī tā, kā teikt, ir nejaušības dēļ pēdiņās, bet, viņi varētu izciest sodu un iegriezties šeit vairāk. Viņi strādā, viņi pelna sev naudiņu, viņi dod kaut ko apšakam, un faktiski, ir tādi normāli, pastāvīgi cilvēki, kuriem, būtībā nebūtu ļoti jāpakļaujās tiem blatnējiem. Tā ir lielākā daļa, un ja kolonijā ir darbs, tad vispār ir labi un jauki, un visi dzīvo laimīgi, un viss notiekās. Un trešā daļa ir tie saucamie kreisie. Kas vispār nosaka to, kurā kastā jūs būsiet? Pirmais noziegums, teiksim, pedofils nekad nebūs nekas cits kā kreisais. Jā. Tāpat ieslodzīti tomēr necieši, nepatīk viņiem tādi cilvēki, kas ir izdarījuši noziegumus pret bērniem un veciem cilvēkiem. Izvarošana tur ir visai tāds diskutabla lieta, tad tiek tā vērtēta, kas un kā bija un kas un kā notikās. Bet, tad ir pirmais, kas nosaka noziegums. Otrs, kāds jūs cilvēks esat? Jūs esat nodevējs, stukačs, kaut kāds intrigants, elements, ar kuru neviens nevar sadzīvot, tad visticamāk jūs būsiet kreisais. Tad bija noziegums, bija pašizdarības, un trešais varbūt arī nejaušība, bet šobrīd tas vairs nav, manuprāt, tik stingri. Tur neviens tur nelaistās ar ūdeņiem vai nečurā viens otram virsū. Bet, un arī tā jau nav, kad, jūs tur pa etapu kļūsiet pie kreisajiem, kā visi stāst, un tad jūs būsiet kreisais. Bet, visādi gadās, un šis status, kāds jums, ja jums ir kreisā status, tad jūs tāds esat uz visu savu mūžu, un atpakaļ ceļē jums nav. Tad tajā filmiņā bija parādīta tikai viena šī sabiedrības daļa kreisie. Viņi visi tur strādāja semitiski apkalpē, bija tur pirtnieki un kas kurš. Un kreisie faktiski ir tā daļa, ar kuru diezgan pamatoti
citi ieslodzītie, nevēlas, neuztur un nedrīkst uzturēt nekādas attiecības. Tā sabiedrības daļa, kas dara netīros darbus, noteiktam procentam šādu ieslodzīto ir jābūt, dara tā saucamos sieviešu darbus. Jūs redzējāt, vāc veļu, mazgā korpusus. Tādas virtuvē gan nestrādā. Tādi cilvēciņi, kas nodrošina to netīro darbu veikšanu, pēc kam tādi ir vajadzīgi. Kā viņi dzīvo? Protams, viņi nedzīvo kamerās ar blatniem un mužikiem kopā. Viņiem ir savas kameras, kurās viņi uzturās, un neviens tā īsti neinteresējas, varbūt, ko katrs ir izdarījis. Vienībās viņi var dzīvot vienībā, varbūt mazliet nodalītāk, kādā sekcijā, varbūt lielā vienībā kopā, atsevišķā stūrī vai atsevišķā istabiņā. Viņu uzdevums ir tur mazgāt attejas, toaletes, grīdas mazgāt, stāvēt strjomā, ko jūs arī filmiņā redzējāt, par ko tiek maksāts ar cigaretēm un tēju, un viņi pild tās blatno prasības, jāiet tur. Bet tur blatnēs atsauc un saka, ka lai tavai vecai mātei mūsu cilvēks atnesīs televizoru, un tu viņu paņemsi, tad viņš ar to dara, vecā māte atnes to televizoru, tad televizorā iekšā 5 mobilie telefoni, un vecā māte iekrīt, un viss tur notiekās. Tā kaut kā mēs tikām galā ar kastām, un mēs sapratām, ka tajā filmā bija tikai viena kasta, kur arī uzvedās ļoti bravūrīgi un gudri tur jūs runāja, bet, jūs saprotat, ka uz tādu stāvokli nevajag tiekties, un tas ir beidzamais, kas var būt, citas kastas dzīvo labāk, un viss viņiem ir kārtībā. Otrs, kas ieslodzītiem ir raksturīgs, ko jūs tur dzirdējāt, tā nemitīgā murmuļošana un pļurkstēšana. Kad viņi stāstīja par saviem noziegumiem, tas dūšīgais, kad stāstīja, ko viņš ir izdarījis un kā tur viss ir bijis, jūs dzirdējāt visu ko, tikai jūs nedzirdējāt, kāda bija viņa loma visā tai noziegumā, vai viņš to nožēlo vai nē, tur drīzāk bija saklausāma bravūra un prieks, ka kāds jūsos klausās, un tā. Tas bazars notiek visu laiku, un tas tonis, kad viņi savstarpēji runāja, tās bubinoši, monotons un pietiekoši tracinoši, bet mūd tur daudz ko runā, tur daudz ko, bet ir viena lieta. Par savu sacīto ir jāatbild. Cietumā lamājas daudz, pat ļoti daudz, bet tā lamāšanās nav varbūt tādā konkrētā. Šeit ārpusē, kaut arī daži blogeri, visu saukā tur par pidariem un visko, bet cietumā jāsaprot, ka tā nevar, līdz ko jūs kādu nosauksiet par pidaru, vai gaili, vai kaut ko tam līdzīgu, jūs par to dabūsiet atbildēt. Pretējā gadījumā, tad tam cilvēks ir vienkārši samierinājies ar to, ka viņš tāds ir un viņš tam piekrīt. Lūk, tā kā cietumā principā pa lielam domā, ko runā, daudz lamājās, bet tas viss ir apdomīgi, atbilstoši arī intelektā pakāpei. Ko es šodien izstāstīju par savu laiku, ko es tur nostrādāju, mazliet par kastām, mazliet par kārtību. Droši vien es paturpināšu, padomāšu, ko vēl pastāstīt, bet, tas laiks tāds bija,
Es nekad dzīvē nedomāju, ka es strādāšu tiesību sargājošās, teiksim, iestādēs. Tas nekad nebija mans aicinājums un mērķis, bet, tā sanāca un patiesībā, tā sanāca un tā bija. Es nākamajā sērijā pastāstīšu, nākamajā sižetiņā pastāstīšu, kādas, teiksim, ir man dotās garantijas no valsts puses un, vēl kaut ko pastāstīšu, bet šodien beigsim. Ja interesē, klausieties vēl. Uz sadzirdēšanos, saredzēšanos.